No ukraiņu kapelāna dzirdēju šo atziņu, ka kara laukā ateistu nav. Un patiesi, pat neticīgi un pret Dievu noskaņoti ļaudis, piedzīvojot izmisīgas situācijas, ciešanas, pārbaudījumus, bieži meklē Dievu vai tieši otrādi pārmet Dievam. Ja viņš ir labs, kāpēc notiek šīs lietas un kā gan viņš to pieļauj? Esmu dzirdējis cilvēkus, kuri paši netic Dievam, bet saka, ja Dievs būtu, viņam būtu jābūt šādam un tādam, tieši tā kā es viņu domāju, viņi tādā veidā izveido savu elpu. Tātad, ja Dievs ir, viņam jābūt tādam, kādu es viņu izdomāju, nevis tādu, kāds viņš ir, tādam es negribu ticēt. Cilvēki saka, ja viņš būtu labs, tad viņam būtu jārīkojas tādā veidā, kā es to domāju, un kā es to sagaidu, nevis tādu, kāds viņš ir patiesībā. Un arī sludinātāji, maldu sludinātāji ir kādi, kas saka, ka mēs ar savu rīcību, piemēram, varam panākt, ka Dievs mūs svētī. Piemēram, mēs ziedojam kādā kalpošanā, un viņš mums paliek parādā tik ļoti, ka principā viņam ir izlauzts rokas, viņam nākas mūs padarīt bagāts un svētīt, jo mēs esam ar savu rīcību, ar saviem darbiem, ar savu taisnību panākuši to, ka viņam nav citu variantu. Protams, ka tā ir absurda un muļķīga mācība. Un Ieba grāmatā mēs redzam ļoti labu piemēru, kur Iebs, piedzīvojot lielus pārbaudījumus un ciešanas, viņš tomēr saglabā dievbijīgu sirdi un ļoti daudz pareizas lietas viņš pasaka. Lai gan pašās beigās viņš arī apgrēkojās. Un viena no tām lietām, ko viņš teica, kā gan viens cilvēks var taisni stāvēt Dievu priekšā. Jo mēs zinām, ka Dievs ir taisns, viņš ir pilnīgi svēts, viņā nav itin nekā ļauna, nekā grēcīga, nekā kļūdīga. Viņš vienmēr visu dara pareizi, viņš ir morāls standarts. Bet cilvēks tāds nav, tas taču ir acīm redzam. Un kurš gan var taisni stāvēt Dievu priekšā? Un tad viņš teica, ka kurš var iet un strīdēties ar Dievu? Kurš var viņam kaut ko pārmest, un kurš varētu kādā strīdā uzvarēt ar Dievu, jo viņam vienmēr ir taisnība, un viņš zina lietas, par kurām mēs pat nenojaušam. Dievs ir tas, kurš ir, viņš teica, ka tādā strīdā Dievs varētu uzdot 1000 jautājumu, uz kuriem mums nebūtu atbilžu. Mēs pilnīgi paliktu mēmi un klusi, jo ko tu pateiksi kādam, kurš visu ir radījis, kurš to visu uztur, kurš zina lietas un ir izdomājis un kontrolē lietas, par kurām mēs pat nenojaušam vēl aizvien šajā pasaulē. Un tad es domāju, vai mūsdienu cilvēks varbūt jūtas tā, ka ja pat Dievs viņam uzdod šos visus jautājumus, viņam taču ir ChatGPT, viņam ir kaut kādas grāmatas, enciklopēdijas un tam līdzīgi, un gan jau, ka ir kaut kādi pasaules gudrie, kuri varētu atbildēt. Bet pat pasaules gudrie, labākajā gadījumā viņiem ir tikai kaut kāds 1% no visām iespējamām pasaules zināšanām. Un arī ChatGPT un viss šī pārējās mākslīgā intelekta rīki tikai var apkopot tās zināšanas, kuras ir pasaulē, un bieži arī tās ir kļūdīgas. Un tas viss, ko pasaule un cilvēki tajā ir atklājuši un uzzinājuši, droši vien ir tikai maza daļa no viss tā, kas vispār ir zināms. Un Iebs to piedzīvoja. Dievs viņam sāk uzdot jautājumus kaut vai par radīšanu, par vējiem, par ūdeņiem un tam līdzīgām lietām, par kurām viņam nebija ne nojausmas, un arī mums šodien nebūtu ne jausmas. Un tāpēc klusināsim savas sirdis viņa priekšā un atzīsim, ka viņš ir Dievs. Un ka nav neviena taisna, ir tikai viņš, kas ir svēts mūžīgi mūžos. Un pārstāsim pārmest Dievam, bet sāksim meklēt, kāds ir viņa prāts un padoties viņa gribai.